Esiet sveicināti Pēda Latvijā veidotajā Top 7. Šodien apkopojam populārākos Latvijas politiķu izteicienus. Tas tika sastādīts pēc vairākiem kritērijiem, un tieši tāpēc rezultāts ir sekojošs. 7. vietā ierindojam Juriju Dobeli. Viņš uzkāpjot tribīnē vispirms vērsās pret Saskaņas centra deputātu Aleksandru Golubovu, sakot: "Okupanti turi muti ciet." Pēc šā paziņojuma Saeimas priekšsēdētājs Gundars daudz viņu apsauca, norādot, ka Jūs turpināsiet regulāri pārkāpt Saeimas deputāta ētikas kodeksu, es būšu spiests jums atkal un atkal aizrādīt. Dobekungs, jūs rīkojaties nepieļaujami. Taču Dobeles aizrādījumu neņēma vērā un vēl niknāk paziņoja: Nāvi okupantiem, bet tas ir cits jautājums. Dobekungs, vēl viena tāda replika, un es jums atņemšu vārdu. Bezbailīgs politiķis. Topa 6. vietā ierindojas suņu būdas saimnieks un Saeimas kameras operators Artus Kaimiņš. Artus pēc smagas darba dienas nolēma doties uz vietējo krogu, lai pēc smagā un neizprotamā Saeimas darba atpūstos un saprastu to, ka bez galvas izveidināšanas Saeimas ēkā nav iespējams veiksmīgi strādāt. Lūk arī viņas pārnotais teiciens. Pienācis laiks 5. topa vietai. Bērzņiekungs, pavadot savu dēlu uz pirmo skolas dienu, saskrēja ar žurnālistiem un veltīja sekojošu vārdu. Šādi pa galvu vajag, jā? Ilgi neesmu sisti tikai, jā? Stipri vārdi no mūsu eksprezidenta kunga. Jāpiemina, ka tas notiek tieši viņa prezidentūras laikā. Bungas Rība. Aplausi studijā. Pienācis laiks koka medaļas īpašniecei, 4. vietai. Un tā pienākas mūsu, mēs domājam, tautas mīlētākai politiķei, Solvitas Āboltiņas kundzei, kura pensionāra piketa laikā nākot ārā no Saeimas ēkas, veltīja ļoti zīmīgas kauciens atnākušo protestētāju virzienā. Līdzīgi Rudai Lapsai, piekrītat? Pienācis brīdis, kad esam tikuši līdz piedestālam. Tā ir 3. vieta. To izcīna pārliecinošu un skaļu un spēcīgu saucienu. Aizver muti! Un tas, protams, ka ir neviens cits kā Ingmārs Līdaka. Katrā valstī valsts neatkarības diena ir svinama aizver muti! Katrā valstī! Sapratām, nekliedzēt. Mēs dodamies tālāk. Spīd un laistās, visapkārt zelts. Varbūt es kļūdos, varbūt nezinu. Iespējams, ja brīdī bija Ķīnā, kad man to mācīja skolā. Neko nevar zināt. Jūs gan jau nojaušat, ka 2. vietu mūsu topā ieņem neviena cita kā no demisionējusī premjerministra Laimdota Straujuma. Bet Straujumas kundze, kā tad īsti ir? Jums ir sudrabs vai zelts? Jāsaka, es tā laikā biju Ķīnā, un es veselu nedēļu nebiju Latvijā kopš iepriekšējais. Straujums kundze, vai jūs nezinājāt? Tas nekas, kas bija Ķīnā. Ja atklāt, tad es nezināju. Es jums pateikšu priekšā. Jums ir sudrabs. Visbeidzot pienācis brīdis, ilgi gaidītais brīdis. Tūlīt mēs uzzināsim, kas ir izcīnījis godpilno 1. vietu. Bet tik ilgi un gar runājot, man ir kļuvusi sausa mēle. Būs laikam nedaudz ūdens jāiedzer. Nu jau ir labāk. Tieši tā. Tas ir mūsu tautā, es teiktu, iemīļotais prezidents. Tautā visu laiku esošais prezidenta kungs Raimonds Vējonis. Ar visiem labi zināmo un tautai gaišo teicienu. Laikam no sākuma jāierauj. Tad ar šiem vārdiem laikam vispirms jāieroj. Mēs atklājam Pēda Latvijā kanālu. Gaidiet no mūsu komandas daudzus aizraujošus, ar nopietnību un nenopietnību pilnus video. Vēlam jums jauku, sirsnīgu un neaizmirsam 2016. gadu. Un to pavadīsim kopā, lai jums izdevies šis gads. Uz tikšanos, draugi!